Daudzās šodienas uzrunās jau tika analizēti iemesli, kādēļ tas ir tā. Mēdīju ietekme, banku ietekme un tam līdzīgi, un tam visam var piekrist. Tomēr ir vēl viens iemesls – esošās politikas kvalitāte. Politiķi šodien jau neciena ne jau tādēļ, ka kāds lasa avīzi vai urbina degunu parlamenta sēdes laikā, ne jau tādēļ, ka kāds kāpjas ar pabalstiem vai pārkāp satiksmes noteikumus. Manuprāt, necieņas galvenais iemesls ir tas, ka politikā nav pietiekami daudz personību. Personību, kas spēj pieņemt tālredzīgus un ilgtermiņa lēmumus. Tam vajag mugurkaulu. Mugurkauls tādā nozīmē, kā spējā saulaicīgi pieņemt izšķirošus lēmumus. Mugurkauls tādā nozīmē, kā spējā pieņemt lēmumus, vadoties no veselā saprāta. Saprāta, kas rodas pieredzes, darba un izpratnes rezultātā. Ja mūsu rīcības pamatā ir ilgtermiņa lēmumi, tad arguments sabiedrība mūs nesapratīs, žurnālisti mūs nesapratīs, kāds mūs nesapratīs, zaudēs savu nozīmi. Šodien nesapratīs, rīt nesapratīs, parīt sapratīs. Sapratīs, ja mēs turēsimies pie savas pārliecības, sapratīs, ja pārliecība ir vērsta uz nākotni, sapratīs, ja mēs savu pārliecību paudīsim skaļi un to pamatosim. Tādēļ nedrīkst attiekties no aizklātas balsojuma procedūras parlamentā tikai tāpēc, ka kādam nepatīk konkrētā parlamenta lēmums. Nav jāmaina vēlēšanu sistēma tikai tādēļ, ka kādam šķiet, ka esošā sistēma nav pareizi, jo lielākā daļa deputātu man nepatīk. Tādēļ bija jāīsteno pašvaldību reforma, jo tā ļauj attīstīt kvalitatīvākus pakalpojumus iedzīvotājiem pat krīzes laikā un ļaus veidot spēcīgus reģionus nākotnē. Arī šodien Tautas partijai ir iespēja stiprināt savu mugurkaulu, neatkāpties no vērtībām, ļauj nepiekrist vairākumu viedoklim tikai tāpēc, ko to grib mūsu politiskie konkurenti, tikai tāpēc, ka to grib kādas šauras interešu grupas. Tādēļ uzskatu, ka ir pareizs lēmums veidot partiju apvienību, un ir pareizs lēmums šodien rezolūcijas projektā, ko mēs apstiprināsim vēlāk, iekļaut tās vērtības, kas ir svarīgas Tautas partijas biedriem, dēļ, kā mēs esam apvienojušies politiskajā partijā. Nacionālais valstiskums un demokrātija, latviska Latvija Eiropā, spēcīgi reģioni un vēl daudzas citas, ko mēs katrs šajā rezolūcijas projektā varam izlasīt. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās panākums gūt tie pašvaldību politiķi, kuri pildīja savās programmās dotos solījumus. Daudz no viņiem ir Tautas partijas politiķi. Kāpēc solījumi tika pildīti? Tāpēc, ka viņi zina, ka kustībai bez vektora nav jēgas. Tāpat kā nav jēgas spēlē, spēles pēc nevis uzvaras pēc. Svarīgākais ir sasniegt rezultātus, jo ilgtermiņā nozīme ir rezultātam, nevis skaistam procesam. To mēs zinām. Tie, kas ir lasījuši Alises aizspogulījā, zina, ka visi personāži pārvietojas pa šahu lauciņiem. Tad, kad Alise nokļuva otrajā lauciņā, viņa satika karalieni. Un nezinu, kāpēc sāk skriet. Viņa skrēja mežonīgā ātrumā, un Alise knapi spēja tikt karalienei līdzi. Visdīvainākais šajā skrējienā bija tas, ka nec koki, nec apkārt nemainījās. Lai cik ātri viņa skrēja, garām nekam nepaskrēja. Ātrāk karaliene ik pa laikam nokliedzās Alises virzienā, līdz vienā brīdī abas apstājās un saprata, ka visu laiku skrējušas zem viena un tā paša koka. Un tad Alise teica, mūsu pusē parasti var kaut kur nokļūt, ja skrien tik ātri un tik ilgi kā mēs. Atpalikusi puse, sacīja karaliene. Mūsu pusē, lai noturētos tanī vietā, kur esi, jāskrien cik ātri vien var. Bet kas te jādara, lai kaut kur nokļūtu? Ja vēlies kaut kur nokļūt, ir jāskrien 2 reizes ātrāk. Katram no mums ir iespēja izvēlēties, kurā pusē nostāties. Es savu izvēli esmu izdarījis. Šajās vēlēšanās uzvarēs tie, kas to visvairāk vēlēsies. Paldies!